Ļoti bieži mēs saņemam jautājumu, kas ir ielu jaunietis. Un sabiedrībā ļoti bieži mēs uzskatām, ka tas ir kāds jaunietis, kurš tad noteikti ir kādās no noziedzīgiem grupējumiem, lieto narkotikas, smēķē, dzer un vispār rada kaut kādu to kriminālo gaisotni uz ielām. Dažos gadījumos tas tā ir. Pašlaik Latvijā grūti saprast, kas ir ielu jaunietis, tāpēc, ka tikai Rīgā ir viena organizācija, Restlets centrs, mūsu laba sadarbības partneri, kur to dara. Visur citur Latvijā tas netiek īsti definēts. Tikmēr Lietuvā ļoti daudzās pilsētās ļoti ir izplatīts ielu darbs ar jauniešiem. Tātad, labdien! Mani sauc Oskars Lācis, es esmu no jauniešu attīstību platformas U+. Šodien mēs esam ieradušies Liepājas centrā, lai noskaidrotu no iedzīvotājiem, kas ir ielu jaunietis. Tagad tāds, kas tusējās pa ielām vairāk. Es esmu redzējis, ka daudz sēž kaut kur nostūros, vielas lieto. Noteikti ar kaut kādām savām interesēm, ar savu kaut kādu skatījumu uz dzīves, kas grib atšķirties no citiem. Kaut ko savādāk darīt nekā pārējie, krāsaināks būt un tajā pašā apģērbā, varbūt kaut kādā stilā un tā. Domāt, ka viņi ir aktīvi jaunieši. Man gribētos domāt. Man uzreiz kaut kā nāk prātā tas, kad pēc tieņiem. Aktīvs, pozitīvs, jaunietis, sportisks. Tā es to saprotu. Baros klīst apkārt vakarā, meklē, ko nodarboties. Kaut kādas tusiņas organizē, kaut ko tādu. Kā kuram interesi, tas ir tur dažādi. Viņi var tur kaut kādas mūzikas spēlē un kaut kādas spēles un uz naudu iet spēlēt. Jaunieši, kas bieži uzturās ielās, piemēram, vakaros jaunieši iet pastaigāties ar saviem draugiem. Bieži novērojam arī, kas brauc ar skateboardiem, tādi brīvdomātāji. Es nezinu, tāds, kas man liekas, baigi tusē pa ielām, negrib mājās varbūt tās iet. Varbūt grib, es nezinu, bet viņiem varbūt pievilcīgāk liekas tā, atrasties kaut kur uz ielas, ārpus savas kaut kādas mājas, dzīvokļi. Nosaukums ielu jaunietis, primāri liekas, ka kaut kas negatīvs varbūt tās, ka viņiem kaut kas nav tur, mājās kārtībā, un tad viņš tur dzīvojas pārsvarā pāri, ja? Bet droši vien, ka tā jau arī, daudzos gadījumos, ka tā nav, ja? Manuprāt, ielu jaunietis ir jaunietis, kurš ir zaudējis uzticību, ticību savai ierastajai videi, saviem līdzgaitniekiem, apkārtējiem, un tā vietā izvēlējies citu vidi, kas šajā gadījumā ir ielu vide. Un kāpēc? Tāpēc, ka iespējams šajā vidē viņš netiek nosodīts, viņš nesaņem nekāda veida nopēlumu, viņš tiek uzklausīts, spēja varbūt dombiedrus atrast, un šī vide ļauj viņam būt tas, kas viņš ir. Sociālā dienestā, sociālā darba daļas, sociālo darbinieku ieskatā tāda definīcija kā ielu jaunietis nav, bet mums pārsvarā šis darbs notiek un ir ar jauniešiem, kuri neapmeklē skolas vai ir iesaistījušies kādās, teikšu tā, kompānijās vai bandās, pat teiksim tā, kur ir devianta uzvedība un tā iztikšana uz ielas ir vai zādzības, vai tie ir zādzības veikalā, vai jauniešu apzagšana jauniešu vidū. Līdz ar to tas ielu jaunietis mums raksturojās kā skolnieks, skolas vecuma bērns no 11 gadiem jau līdz pat 18, ar ko mēs strādājam, bet nav izteikti tā, ka viņiem nebūtu mājas, kā mēs varbūt domājam, ka iela ir viņu dzīves vieta, bet tā nav. Mājas viņiem ir, tikai mājās viņi nav pieņemti, un dažreiz arī šie vecāki pat neinteresēs, kur jaunietis staigā un kāda ir viņu draugu loks. Kā mēs esam pusgadu laikā projekta ietvaros sapratuši, kas ir ielu jaunietis, tas lielākoties tātad ir jaunietis, kurš atrodas uz ielas, bet nevis uz ielas nozīmē, ka viņam nav kur dzīvot, bet tas jaunietis, kurš varbūt neapmeklē skolu, pat ja apmeklē skolu, pēc skolas nodarbojas ne ar kādām produktīvām brīvā laika aktivitātēm, ne ar sportu, ne kādām radošām izklaidēm, un lielākoties staigā apkārt ar draugiem, neko nedarot, vai drīzāk jāsaka kaut ko darot, tad viņi klausās mūziku, staigā apkārt, iespējams lieto kādas vielas, alkoholu un nevēlas iesaistīties tādās sabiedrības vispār pieņemtās aktivitātēs.
Kādēļ ir nepieciešams šiem jauniešiem strādāt? Tas ir būtiski tādēļ, ka mēs vienmēr fokusējamies tiem jauniešiem, kuri jau kaut ko dara. Jo tiem vienmēr ir patīkamāk un foršāk strādāt, tie, kur paši jau iesaistās aktivitātes, kuriem ir interesi, kurus viegli ir aizsniegt caur skolām, caur organizācijām. Bet tas, kas mums būtu nepieciešams, būtu arī jāizsniedz tie jaunieši, kuriem tas neinteresē un kuri līdz tam nav tikuši. Viņi ļoti bieži ir aizmirsti, viņiem ir mazāk fokusētas aktivitātes, un uz viņiem mēs fokusējamies tikai tajā brīdī, kad viņi tiešām jau ir izdarījuši kaut ko sliktu, pārkāpuši kādus likumus, nonākuši sociāla dienesta redzeslokā, kļuvuši par nastu pārējai sabiedrībā ar visu, ko viņi dara. Bet ar šiem jauniešiem jāstrādā preventīvi. Un tas vispār pieņemtais uzskats, ka viņi jau nav motivēti, viņam nekas neinteresē, īsti nav patiesi. Vienkārši tas, ko mēs ikdienā redzam kā normu, kas mums šķiet interesanti, ja mēs viņam to piedāvājam, viņam tas neinteresē, mēs uzreiz uztveram, ka viņš nav motivēts. Te pašā laikā vienkārši šiem jauniešiem ir citas intereses, un viņi varbūt nezina vai nespēja vēl sevi atrast šajās aktivitātēs. Ļoti bieži tas var būt kaut kāds alternatīvais sports, tas var būt kāds uzņēmējdarbības veids, ka šiem jauniešiem interesē kaut ko tirgot, pirkt, kaut ko veidot, kaut ko darīt. Un, tas tā ir iegājies, ka ja mēs neatrodam viņam tās aktivitātes, tad viņi arī paši nav super motivēti to darīt. Protams, ļoti daudz šie jaunieši ir arī no nelabvēlīgākām ģimenēm, bet nevienmēr. Mūsu pieredzē pusgadu laikā mēs esam redzējuši, ka šie jaunieši var būt no dažādiem sociālajiem līmeņiem, no dažādām ģimenēm, un tas, kas viņus vieno, ir tas, ka tiešām viņi pēc skolas vai pat skolas laikā lielākoties atrodas kaut kur un dara jebko citu, bet ne kaut ko produktīvu viņu pašu izaugsmē. Un pusgadu laikā esam aktīvi strādājuši šiem jauniešiem, lai izpētītu viņus, saprastu, kur viņi ir, ko viņi dara, kas viņus interesē un kādā veidā mēs varam viņus ieinteresēt dažādās aktivitātēs. Kā mēs to redzam mūsu praksē, kad ir 3 līmeņi, kā mēs jauniešus iesaistam. Pirmais ir šis ielu darbs ar jauniešiem, kad mēs strādājam tiem, kuriem vispār nekas neinteresē un vispār nav iesaisti nekādās aktivitātēs un organizācijās. Tad, kad mēs esam piesaistījuši viņu uzmanību kādām aktivitātēm, mēs varam viņus virzīt uz individuālu mentoringu. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt risināt, kad viņi jau kaut cik vēlas apmeklēt kādu speciālistu ar mentoru atbalstu, risināt viņu individuālas problēmas, lai kas tās arī būtu socializēšanās spējas, atkarības, mentālā veselība, problēmas skolā, problēmas ar vecākiem. Un tikai tad, kad daļa vismaz no šīm problēmām atrisināts, mēs varam runāt par to, ka mēs šos jauniešus varam integrēt dziļāk sabiedrībā, dažādās aktivitātēs, līdzdalības formās, un varbūt pat panākt, ka viņi kļūst par aktīviem jauniešiem, kur iesaistās visdažādākajos sabiedrības procesos.